Jums ir viens nacionālais sporta veids, par kuru neviens nerunā skaļi, bet kurā jūs bez mazākajām šaubām iegūtu zelta medaļu jebkurās olimpiskajās spēlēs, ja vien tādas tiktu rīkotas. Jūs esat absolūti neapstrīdami pasaules čempioni sava paša dzīves noniecināšanā un sūdzēšanās mākslā. Jā, tieši tā. Es stāvēju vakar autoservisā Rīgā, slaucīju eļļainās rokas lupatā, klausījos, kā mani vietējie kolēģi kārtējo reizi ar milzīgu entuziasmu nolīdzina ar zemi savu valsti, savus ceļus, savu valdību, savas algas un savu likteni. Un man vienkārši gribējās kliegt. Es gribēju viņus paņemt aiz pleciem, kārtīgi sapurināt, ieskatīties acīs un pateikt to, ko es tagad teikšu jums visiem. Jūs pat iedomāties nevarat, jūs pat nespējat aptvert, cik neprātīgi, pasakaini bagāti jūs patiesībā esat. Jūs dzīvojat drošības un miera paradīzē, bet ikdienā uzvedaties tā, it kā atrastos visdziļākajā un drūmākajā cietumā. Man ir jums kaut kas jāatzīst. Daudzus mēnešus es klusēju, klausījos un brīnējos, bet šodien es runāšu atklāti, bez jebkādām bailēm un bez vēlmes kādam izpatikt. Es esmu Ukrainis, man ir 46 gadi, un es neesmu politiķis, es neesmu žurnālists vai kāds eksperts, kurš mačīs jūs dzvot no augstās tribīnes. Es esmu parasts cilvēks, mehāniķis, cilvēks ar sastrādātām rokām, kurš visu savu apzināto mūžu ir pavadījis zem automašīnām, skrūvējot, labojot un būvējot savu dzīvi. Ja jūs paliksiet ar mani līdz šīs stāsta beigām, es jums apsolu, ka jūs uz savu rata kafīdžu, uz savu ielu un uz savu valsti paskatāsieties pilnīgi citam acēm. Es jums atklāšu to Latviju, kuru jūs paši savā ikdienas skrējienā un mūžīgā neapmierinātībā esat pārstājuši redzēt. Līdz 2022. gada pavasarim mana dzīve bija pilnīgi citāda. Esmu dzimis, audzis un visu savu dzīvi pavadījis Harkivā. Tā ir liela, skaista, pulsējoša un dzīvības pilna pilsēta, kurā es biju izveidojis visu savu pasauli. Man piederēja savs autoservis. Es to nebūvēšu viena diena. Es tam veltīšu 22 gadus no savas dzīves. Saku no mazās, dregnas garāžas ar vienu veku instrumentu kasti, strādājot pa 16 stundām diennakt. Līdz beidzot man bija liels, modern servis. Man bija 10 darbinieki, pastāvīgi klienti, stabila nauda un pilnīga pārliecība par radienu. Man bija ģimene, liela maģa, kuru pats savam rokam biju remontējis, suns pagalmā un planina kā maģiem 20 gadiem. Man bija viss, ko vīrietis mana vekuma var vēlēties. Un tad pienāka 2022. gada 24. februāris. Pulksten 5 no rīta visa mana pasaule, viss mans 22 gadu darbs, visi mani plāni, mani sapni un mana drošība tika iznīcināti. 100% no tā, kas es biju un kas man piederēja, pārvērtas pelnos, dūmos un drupas. Mana biznesa vairs nav. Tas ir fiziski iznīcināts. Manas pilsētas ielas, pa kurām es brauku katru dienu, ir izrobotas ar kratēriem. Es paņemu savu ģimeni, iemetu mašīnā 2 somas ar pašām nepieciešamākajām drēbēm un mēs bēgam. Bēgam no nāves, no raketēm, no liesmām, kas aprija manu zemi. Pirms tam es biju dzirdējis par Latviju. Man prātā bija kaut kādi veci stereotipi, maza valsts pie jūras, kaut kur Ziemeļeiropā. Biju padomju savien bazdalā, kuru Rietumeiropā bieži vien uzskata par nabadzīgu Austrumeiropas provinci. Es domāju, ka braucu uz vietu, kas ir drūma, pelēkā un sainās ar savām problēmām. Cik gan smagi, cik ļoti es kļūdājos. Mēs ieradām se Latvijā pēc vairākām bezmiega naktīm, pilnīga izsīkuma, ar asarām acīs un bailēm sirdi. Tas bija 2022. gada marta sākums. Es nekad nevienu pašu dienu savā atlikušajā dzīvē neaizmirsīšu to sajūtu, kad mēs šķērsojam robežu un iebraucam Rīgā. Pirmais, kas mani burtiski satrieca, bija klusums. Tāds absolūts, mierīgs klusums. Debesis nebija sirēnu. Nebija dūmu smākas. Es izkāpu no mašīnas, ieelpoju augsto,
zestro pavasara gaisu, unman limakājas. Tas fiziskais miers, ko jūs šeit uztverat kā pašsaprotamu lietu, kā gaisu, ko elpojat, man tajā brīdī šķita kā lielākais brīnums pasaulē. Bet pats lielākais šoks bija latviešu cilvēki. Jūs. Es biju gaidījis visu ziemeļnieku attieksmi, varbūt birokratiskus šķēršļus, bet es sastapu kaut ko tādu, kas man lika raudāt kā mazam bērnam. Cilvēki, kurus es redzēju pirmo reizi mūžā, nesa mums ēdienu, piedāvāja savus dzīvokļus, savas drēbes, savu naudu. Jūs atverat savas mājas durvis un savas sirdis pilnīgiem svešiniekiem. Es iepazinos ar 10 latviešu pirmajās nedēļās, un katrs no viņiem bija gatavs atdot pēdējo, lai mums palīdzētu. Es nekad nespēšu atrast vārdus, lai izteiktu to milzīgo, bezgalīgo pateicību, ko jūt mana ģimene un visa mana tauta par to, ko jūs izdarāt mūsu labā. Jūs esat maza tauta ar tik milzīgu dvēseli, kā tā varētu apklāt visu Eiropu. Taču, kad pagāja pirmie mēneši, kad es atradu darbu un sāku dzīvot ikdienas dzīvi kopā ar jums, es sāku ievērot kaut ko tādu, kas mani sākumā pārsteidza, tad mulsināja, bet tagad tas mani brīžiem patiešām padara traku. Es redzēju, ka jūs paši redzat sevi un savu valsti. Un tas ir viskalākais, visapagākais kontrasts, kādu es jebkad esmu pieredzējis. Sāksim ar pašu spilgtāko piemēru, kas man vēl tagad liek smaidīt un reize sakert galvu. Tas bija mans pirmais mēnesis darba Rīgas autoservisā. Viens no maniem latviešu kolēģiem ieradās darbā ārkārtīgi saniknots. Viņa seja bija sarkana, viņš dusmīgi nometa savu somu un sāka skalilādēties. Es piegāju klāt un nobijies jautāju, kas ir noticis. Vai kāds ir saslimis? Vai notikusi avarija? Vai kāda liela nelaime? Viņš pagriezās pret mani un ar pilnu nopietnību paziņoja. Autobus nokavēja 10 minūtes. 10 minūtes. Šajā valstī nekas nedarbojas. Satiksmes sistēma ir pilnīga sabrukuma, pašvaldība neko nedara, tas ir vaiprāts. Viņš par šim 10 minūtēm pukojas vēl 3 dienas pēc kārtas. Es stāvēju tur, skatījos uz viņu, un mana galva zibeža ainas no manas pilsētas. Es atcerēšos cilvēkus, kuri gāja kažām 15 kilometrus zem artilērijas apšaudes, pāri saspridzinātiem tiltiem, vienkārši lai tiktu pie dzerama ūdens. Es atcerēšos sabiedrisko transportu, kas pārvērtās par dzelzs un stikla lužņiem ielu vidu. Un te man priekšā stāv vesels, spēcīgs vērietis droša pilsēta, silta telpa, ar labu algu, un viņa lielākā dzīves traģēdija todien ir 10 minūtes aizkavējies autobus. Tajā brīdī es sapratu, ka jūsu problēmas, tas bieži vien ir vienkārši no labas, ērtas, para komfortablas dzīves izdomātas drāmas. Jūs patiešām nesaprotat, ko nozīmē, kad sistēma sabruk pa jūs tam. Jūsu sabiedriskais transports ir tairs, silts, kurse, pek, sarakstā. Un reiz pa reizei ir sastrigums. Tā ir nērtībā, nevis pasaules gals. Jūs esat pieraduši pie tik augsta standarta, ka mazāka nobīde no ideāla jums šķiet kā katastrofa. Un tad mēs nonākam pie jautājuma par naudu un bagātību. Cik bieži es dzirdu frāzi: Latvija ir nabadzīga valsts, mēs esam Eiropas nomale, te nav naudas. Patiešām, laužiet man, cilvēkam, kurš ir redzējis dažādus dzīves līmeņus Austrum Eiropā, jums kaut ko pateikt. Jūs nezināt, kas ir nabadzība. Es skatos pa savā servisa logu uz ielu, un ko es redzu? Es redzu simtiem, tūkstošiem automašīnu. Tas nav vecās, sarusējušas padomju laika paliekas. Tas ir jaunas, modernas automašīnas. Jūsu lielveikali ir pārpildāti ar produktiem no visas pasaules, un katru piekdienas vakaru pie tiem ir tādi sastrēgumi, it kā cilvēki gatavotos apokalipsei,
percot kalniem partikas. Jūsu kafejnākas un restorāni brīvdienas ir pilni ar cilvēkiem, kuri dzer kafiju pēdžu kazareta iga izač, bate pitak iza par. Česta iza ice trajem vai pieciem eiro. Ukraina vēl ilgi pirms kara mums bija pilnīgi cita realitāte daudzos reģionos. Sociālā palīdzība, medicīna, valsts atbalsts. Tas bija lietas, kas darbojas pavisam cita līmenī, bieži vien tikai uz papīra vai caur korupcijas schēmām. Šeit, Latvija, jūsu sociālā sistēma, laika jūs to lamatu, patiesībā strādā. Jums ir valsts apmaksāta medicīna. Jā, ir rindas, jā, nav perfekti, bet mana dzimtene mēs bieži vien zinājam, ka bez naudas aploksnetu operāciju vispār vari nesagaidīt. Jūsu bērni iet sakoptas, siltas skolas ar modernām tehnoloģijām. Jūsu ielas naktis ir apgaismotas. Jums ir brīnišķīgi sakopti parki. Tā nav nabadzība. Tā ir ļoti komfortabla, stabila Eiropas līmeņa dzīve. Jūs vienkārši salīdzināt sevi ar pašu Eiropas bagātāko eliti, ar norvēģiem, ar šveiciešiem, un tad jums šķiet, ka jums nekā nav. Bet paskatieties plašāk. Jūs esat daļa no pasaules zelta miljārda, un jūs esat aizmirsuši par to priecāties. Bet tagad man jārunā par tēmu, kas man ir īpaši sāpīga un kuru man ir visgrūtāk saprast, un tas ir valodas jautājums. Pateikšu atklāti, pat ja daudzi no jums man nepiekritās vai varbūt pat sadusmosies. Es to daru ar vislielāko cieņu pret jums, bet man tas ir jāsaka. Kad es atbraucu uz Latviju, es uzreiz nolemu, ka es mācēšos latviešu valodu. Tā ir mana cieņas izrādšana valstī, kas mani izglāba. Es mācos to katru dienu. Man iet grūti, tā nav viegla valoda, mani vārdi bieži vien skan nepareizi. Akcents ir smags. Bet es cenšos runāt. Un lūk, ko es redzu ikdienā. Es stāvu rindā veikala ragā. Priekšā man stāv vietējais iedzīvotājs, kurš vēršas pie kases darbinieces krievu valodā. Kases darbiniece ir latviete. Sveiki, ka varu palīdzēt. Viņa sākumā pasaka savā valodā, bet tiklīdz izdzird krievu valodu, viņa uzreiz, viena sekunde, automatiski pāriet uz krievu valodu un sāk apkalpot pircēju svešā valodā. Es stāvu aiz viņiem, un man iekšā viss burtiski varas. Es gribu pieiet klāt un skali pajautāt, kāpēc jūs to darāt. Jūs esat savā zemē, jūs esat savas mažās. Jums ir sava brīnišķīgā, sena, unikāla valoda, ar kuru būtu jālepojas. Kāpēc jūs savas mažās liekat muguru? Kāpēc jūs pielāgojaties tiem, kuri 30 gadus nav gribējuši iemācīties pāris vārdus valodā, kuras valstā viņi dzīvo? Jūs domājat, ka tā ir pieklājība, jūs domājat, ka esat vienkārši izpalīdzīgi, bet laužiet man, Ukrainim no Harkivas, jums pateikt baisu patiesību. Mēs Harkivā arī reiz domājam tieši tāpat. Mēs domājam, ka valoda nav svarīga, ka tas ir tikai saziņas instruments, ka nav nekādas atšķirības, kādā valodā pasūtīt rīta kafiju, kādā valodā runāt ar kaimiņu vai kādā valodā bērniem skatīties multfilmas. Lielākā daļa manas pilsētas gadu desmitiem runāja krieviski. Tā bija ērtāk, tā bija pierasts. Un tad, 2022. gadā, pāri robežai atbrauca tanki. Un viņi atnāca mūs aizstāvēt, aizbildinoties ar to, ka mēs taču runājam viņu valodā, ka tā ir viņu telpa, viņu cilvēki. Mēs, Ukraini, samaksājam un turpinam maksāt milzīgu, prātam neaptveramu asins cenu, lai saprastu vienu vienkāršu, fundamentālu patiesību. Valodā nav tikai vārdi, valodā ir jūsu valsts robeža, valodā ir jūsu mentālā drošība, valodā ir jūsu nacionālais vairogs.
Kamēr jūs paši attiksieties no savas valodas, savas ielas, savos veikalos un savas iestādes, tikmēr citi domās, ka var jūs kontrolēt. Kad es redzu, ka latviešu jaunieši, strādājot apkalpojošajā sfērā, kaunīgi stostas krīviski, lai izpatiktu augstprāt gam klientam, man gribas raudāt no bezspēcības. Jums nav par ko kauneties. Pieprasiet cienu pret sevi un savu kultūru. Jūs esat saimnieki šajā zemē. Ja jūs paši sevi necienisiet, neviens cits jūs necienis. Šo mācību mēs Ukrainā apguvam ar šausmīgu cenu. Lūdzu, nemēģiniet atkārtot mūsu kļūdas. Cieniet savu valodu, runājiet latviski augstu paceltu galvu, un nevienam nelaužiet likt jums justies, kā viesiem savas maģas. Vēl viena lieta, par ko es dzirdu nepārtrauktas sūdzības, ir jūsu ceļi un infrastruktūra, šausmīgas bedres, nevar pabraukt mašīnu var sadaudzēt, atkal un atkal brečmani servisa klienti, malie cilvēki. Es strādāju ar mašīnām, es redzu tās bedres, par kurām jūs runājat. Jā, nevis ir gluds kas pogulis, bet vai jūs vispār nojaušat, kas ir patiešām slikts ceļš? Valsts, no kuras es naku, vēl pirms visiem šiem šausmīgajiem notikumiem, daudzos reģionos bija ceļi, kur asfalts beidzās pirms 20 gadiem un nekad vairs neparādījās, kur pavasaros un rudenos ciemi bija burtiski nogriezti no pasaules, jo neviena atrapala dzaba, neviens glābšanas dienests nespēja izbraukt cauri dublu džuram. Kur 10 kilometru varēja braukt tikai pirmā atrumā. Bet te Latvijā es varu iekāpt mašīnā un aizbraukt uz otru valsts galu pa drošiem, marketiem, apgaismotiem un uzturētiem ceļiem pāris stundu laika. Jūsu šosejas ir lieliskas, jūsu infrastruktūra ir loģiska un ērta. Jums ir digitāla valsts, kur es varu nokārtot dokumentus interneta 5 minūšu laika. Vai jūs zināt, kad smurgs ir birokrātija daudzās citās valstīs, kur tev jāstāv 3 dienas rindas, jāmaksā kukuli katram ierēdnim un jānesa papīru kalni, lai saņemtu vienu mazu zaimogu. Latvijā jūs ieeģat portālā, nospiežat 2 pogas un viss notiek. Un jūs atkal sūdzaties, ka sistēma uz mirkli uzkaras vai lapa iela deģas lēnāk. Tas mani patiešām fascinē, šin jūsu spēja atrast melnu punktu uz milzīgas, baltas, tā arās, lapas, un skaties tikai un vienīgi uz to punktu. Es tagad dzīvoju šeit, Latvijā, jau 2 pilnus gadus. Mani ienākumi nav kosmiskie skaitļi. Es strādāju no agrā raita līdz vēlam vakaram, manas rokas atkal ir melnas noelas un smervielam, gluži kā Harkivā. Es nomaģu vienkāršu dzīvokli, maksāju par elektrību, perku pārtiku, un dažreiz man nākas ļoti uzmanīgi skaitīt naudu līdz nākamajai algas dienai. Es dzīvoju tieši tādu pašu dzīvi kā daudzi no jums, bet atšķirībā no daudziem, es jūtos bezgalīgi, neaprakstami laimīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka katru rītu, izejot laukā, es dzirdu putnus, nevis gaisa trauksmes sirenas. Tāpēc, ka mani bērni var iet ārā spēlēties, un man nav sirds ģatur saudža, baidoties par to, vai viņi atgriezīsies. Tāpēc, ka tad, kad ārā līst lietus, man tas ir vienkārši ūdens no debesām, nevis bailes par to, ka no tam pašām debesām var nokrist kaut kas tāds, kas iznācinās visu kvartālu vienas sekundes laikā. Jūs to nesaprotat, un paldies Dievam, ka jūs to nesaprotat. Bet šī nezināšana nevajadzētu pārvērsties par aroganci un necienu pret to, kas jums pieder. Mani bieži jautā, vai es gribu atgriezties, vai es nožēloju, ka esmu šeit. Protams, mana sirds asino par manām mājām. Es atdotu visu, ko varētu, lai varētu pagriezt laiku atpakaļ pirms 2022. gada un palikt savā garāžā, savā valstā. Bet mana realitāte ir cita. Manu māju vairs nav.
un es nenoželoju nemirkli, ka par savu patverumu mes atradam tieši Latviju. Esmu iepazinis šeit brīnišķīgus cilvēkus. Esmu redzējis jūsu dabu, jūsu mežus, kas ir tik tāri un skaisti, ka šķiet, ka no pasākas. Esmu jūties pieņemts un saprasts, ka vēl nekad. Latvija deva manai ģimenei otro elpu, iespēju dzīvot, elpot un strādāt mierā apstākļos. Tāpēc, milie latvieši, lūk, mans galvenais ziņojums. Kad jūs šovakar atgriezīsieties mājās, kad jūs ieiesiet savos siltajos dzīvokļos, atvērsi leduskapi, kurā ir ēdiens, ieliesi tīru ūdeni no krāna, ieslēgsi gaismu un redzēsi savus bērnus mierīgi spēlējamies. Apstāšavās apstādiesi biežieci desies, uzando balsumasījus, vējoli viedai švienon. Lidiono zīdzi, ielpoģiet dzili, pārstādziet domāt par bedrem uz ielām, pārstādziet domāt par to, ka kaimiņam ir jaunāka automašīna, pārstādziet dusmoties uz politikiem vai uz to, kā āralist. Vienkārši apzinieties, ka šī garlaicīga, paredzamā, ikdienišķā dzīve bez ekscesiem, bez kara, bez bada un bez bailēm par savu dzīvību ir lielākā greznība pasaulē. Tā ir greznība, par kuru šobrīd, tieši šajā sekundē, simtiem tūkstošu, pat miljoniem cilvēku mana dzimtenē atdotu visu savu bagātību. Jums ir neatkarīga, stabila, funkcionējoša un skaista valsts. Jums ir sava spēcīga kultūra un valoda, kas ir jāsargā, nevis jāslēpj. Jūs esat pasakaini bagāti. Saciet beidzot šo bagātību novērtēt. Saciet cienīt paši sevi, savu zemi un viens otru. Šobrīd, kad jūs iemācīsieties mīlēt to, kas jums ir, jūs kļūsiet par laimīgāko tautu pasaulē. Rakstiet komentāros, ko jūs par to domājat. Vai es kļūdos, vai jūs joprojām uzskatāt, ka jums ir sliktāk nekā citiem. Es ļoti gribu izlasīt jūsu domas un parunāt ar jums. Paldies, ka uzklausījāt mani. Paldies par jūsu pacietību un par visam milzīgs, cilvēcīgs paldies par to, ka jūs esat. Sargājiet savu Latviju, viņa jums ir tikai viena.